Bāzelē, Reinas krastā. Esmu es. Mans otrās dienas mērķis ir Bāzele, pilsēta, kas atrodas Šveices vācvalodīgajā daļā Reinas krastā, pavisam tuvu Francijas un Vācijas robežai. Taču mans pilsētas apmeklējums ir stipri atšķirīgs no tradicionālā turisma izpratnes. Šeit kļūstu par novērotāju un gandrīz līdzdalībnieci kādā krāšņā, priecīgā un Dieva mīlestību apliecinošā pasākumā. Šeit notiks Indijas festivāls ir kunga Džaganata ratu svētki. Sanskritā Ratha Jatra. Tā ir sena tradīcija no Austrumindijas Puri pilsētas. Festivāla dalībnieki pulcējas nelielā laukumiņā Reinas labajā krastā. Šeit jau atrodas ziedu vītnēm greznotie rati. Pēc brītiņa smagie rati tiek veikli izstumti ielās un sākas ziediem rotāto trīs dievību Džaganata, viņa brāļa Baladēva un māsas Subadras atklāšanās tautai. Sanskritā tas saucas Darša. Ratiem piestiprinātas garas virves un katrs ticīgais var piedalīties šajā vilkšanas procesā. Diemžēl gadās arī kļūmes, un daļa manu filmēto video izskatās apmēram šādi – kājas un ačgārna dejošana. Tā nu no vecpilsētas ielām un arhitektūras pavisam pieticīgi skati. Jau otro reizi šķērsoju pelēkzaļos Reinas ūdeņus pa Mittlere Brücke vai vidējo tiltu, kas atrodas vecākā esošā tilta pāri Reinai vietā. Tas arī iezīmē robežu starp augstās jeb Kalnu Reinas un Augšreinas posmiem. Pirmā Bāzeles pilsētas domes ēka celta jau 1290. gadā, taču tā aizgājusi postā pēc zemestrīces 14. gadsimta vidū. Šis rātsnams celts 1513. gadā no sarkanajiem ķieģeļiem vēlā gotikas stilā. Pa ceļam es pamanos ieplīst pavisam mazītiņās vecpilsētas ieliņās. Kādā no tikpat mazītiņiem laukumiņiem sagatavota tāda kā svinību vieta, balti klāti galdi un improvizēta skatuve. Tepat staigā turisti lielām mugursomām, un ieliņa brīžiem ir tik šaura,
ka brīvi blakus var iet tieši 2 cilvēki. Skaisti un romantiski. Tepat blakus pa galvenāku ielu jau atkal dzirdams festivāla gājiens. Pēc gājiena noslēguma vēl baudām indiešu deju priekšnesumus, bezmaksas veģetārās pusdienas no tempļa un skaistas vietas pilsētā pa ceļam uz sabiedrisko transportu, lai dotos māju. Nē, ne ar šo, no šitā kaut ko. Tiekamies rīt! Nākamā manā Šveices pilsētu sarakstā ir Langentāle, pavisam neliela, 15,000 iedzīvotāju pilsētiņa, kas atrodas tieši pa vidu trīsstūrim starp Berni, Bāzeli un Lucernu. Bet pietuvinot pilsētas karti, es ieraugu lūk ko un dodos turp. Tātad es nejauši nonācu Korvešu salidojumā. Vispār es gāju uz Formulas muzeju. Te jāatzīstas, ka diezgan grūti man gāja, kamēr šo muzeju atradu. Precīzāk, ieeju tajā. Te tāds liels laukums un pulcējas auto mīļotāji, un es saprotu, ka tepat jau ir. Bet tāda liela uzraksta Formulas muzejs te nav. Tikai viesnīca Meilensteina. Tepat blakus vairākas ieejas. Tās ved uz viesnīcas recepciju, tepat restorāns, banketu zāle, salidojumu dalībnieku reģistrācijas un suvenīru tirgotāju stendi. Eju iekšā un ārā un tā vairākas reizes, un tikai tad ieraudzīju necilu uzrakstiņu kāpnēs. Tā ka, ja gadāties šeit, tad dodieties droši uzreiz pa sānu kāpnēm uz pusotro stāvu, iegādājieties biļeti par 12 frankiem un baudiet! Muzeja eksponāti, kas ir ne tikai formulas mašīnītes, ir izvietoti plašās hallēs viesnīcas 2. un 3. stāvā. Un daži auto arī kluba telpās pagrabstāvā. Formulas muzejs. Kā šoferim man jau būtu kauns neienākt iekšā. Vismaz paskatīties. Labi, sākam. Es nerunāšu daudz. Formula izjauktā veidā. Šitas ir Fiat 1500 sporta modelis no 59. līdz 66. gadam. Nice. Šeit ir Fiat 125. no 67. līdz 72. gadam. No sāna kaut ko stipri atgādina, kāda bija mūsu Žiguļi padomju laikā. Ne mūsu, bet padomju. Tad man redz, no kā viņš ir ticis. Man redzēja, kāds pēdams viņš no kā ir ticis. Viņš pikots. Šī muzeja esence, protams, ir Joe von Lantēna unikālā formulu kolekcija. Tajā ir 30 sacīkšu mašīnas no visas pirmās formulas 70 gadu vēstures, vismaz pa vienam modelim no katras 10 gades. Šeit sastapsiet arī Ayrtona Sennas, Mihaela Šumahera un Džo Siferta braucamos. Šeit atradīsiet arī vairākus sacīkšu motociklus, un kaut kur aiz stūra stikla plauktos ir arī auto modelīšu kolekcija. Gan 2., gan 3. stāvā
izstādīti dažādu marku sporta un veco labo laiku glamūrīgie auto. Daži no tiem ir izlikti pārdošanā. Un šeit varam baudīt ne tikai eleganto auto kolekciju, bet arī brīnišķīgu ainavu pa salona plašajiem logiem. Un kamēr jūs te visu aplūkojat, mazliet pastāstīšu par kolekcijas īpašnieku. Joe von Lantēns pats bijis pirmās formulas braucējs, šveicietis, startējis Austrijas Grand Prix 1975. gadā ar Williams, bet izstājies dzinēja bojājumu dēļ, tā arī negūstot punktus. Toties viņa aizrautību ar autosportu lieliski izpaužas šajās viesnīcas hallēs. Pagrabstāvā atrodas ekskluzīva kluba telpa ar galdiņiem un dažiem izstādītiem veclaicīgiem auto, bet šeit jau rosās festivāla dalībnieki, tādēļ nofilmēju jums tikai iespaidīgo akvāriju, kas aizņem veselu lielās telpas sienu. Tātad te es izpētīju Langentāles karti. Es esmu šeit pie tiltiņa. Šeit ir tiltiņš. Tikko atkal korvetes pabrauc garām man. Bet tagad vairs ne. Un te ir vietējā Alekšupītes, vēl nezinu, kā viņa sauc. Var redzēt, tur māja iet pāri upītei. Un te man blakus ir gājēja ieliņa, tikko es biju kebabnīcā. Man ļoti priekot tie antīkie auto arī brauc korvetītām. Un vēl kaut kādu visādi šodien festivāls. Tālāk, skaisti silts laiks, kaut kādi grādi 25 droši vien. Un džinsiņos ir par karstu. Pilsētiņas centrs un Holtskals, tātad tautas nams. Šodien svētdiena strādā tikai kafejnīcas, upīte atkal, Altenīve, vecās dzirnavas. Un pajuši vēl gar upīti, ļoti skaista pērkla, smierīgi. Un tagad no otras puses vecajām dzirnavām esmu uz tādu tiltiņu. Un šeit satiekas divas upītes. Kapsētiņa Šveicē. Tāda izskatās tikai piemineklis un maza puķu dobīte. Nekādas sētiņas. Un kalnā tas ir. Un baznīciņa ir kalnā tāda. Es izlasīju arī uzrakstu krematoriju. Un tur tālumā es redzu, es nezinu, kā būs kadrā, bet var redzēt jūras kalnus. Ārprāts. +2 ir dienā. Ko tālumā kalni. Saulrietis tuvojās, Džekileks no tilta un Āres upe ar mākoņu atspulgiem. Un es smērcēšu rokas ūdeni.
Mazas, mazas stirniņas, maziņas, maziņas. Jums te zālīte maziem bučiņiem, zālīte ielikta. Jā, pavisam maziņš. Kāds pavisam maziņš, drīkstu tev pieskarties, Degunte. Oi, kāds mīļš. Tas bija tik mīļš.